Tā, labdien visiem, šeit es Nauram, un šo pamācību es taisīšu speciāli priekš MC Pūre. Un ko šodien rādīšu, kā instalēt Windows 7 Ultimate uz virtuālo mašīnu. Principā tas tāpatās ir kā instalē uz fiziskās mašīnas, jā. Tā, labi rakstam. Pūre. Admin. Šitan izvēlam Windows 7. Next. Šeit ir noteiktais RAMs. Principā būtu vēlams 2 GB uzlikt RAMu uz, lai normāli Windows strādātu, lai pēc tam kaut kādu citu programmu varētu palaist. Next. Tas ir cietais disks. Viņi rekomendē size of 25 GB, bet virtuālais diska image, dynamic. Un ir parādās cietais disks, jā. Cik liels būs, atstāsim 25, mums neko šeit daudz nevajadzēs. Un create. Tagad settings. Storage. Šeit, kur empty, izvēlamies ISO failu. Jā. Jūsu gadījumā būs, ja jūs instalēsiet uz fiziskās mašīnas, tas ir šī fiziskā mašīna, tāda jums vajadzēs disku, jā. Un ok. Un start. Windows is loading files, backup turēšu. Tā, starting Windows. Pagāju jāpaies, kas līdzīšu. Pak. Izkārtīm. Un tūlīt būs. English. Language. Kur ir? Latvian. Next. Install. Ja jūs tāk, man jāliek x86 bīte, jā. Windows 7 Ultimate, jā. Next. Accept. Next. Custom Advanced. Tas ir uz cietais disks. Next. Un tagad jau atgriezīsimies tādu, kad mēs būsim šeit nonākuši, jā. Tad kāds laicīši paies, kamēr instalēsies visu Windows, jā. Tā, ok, tad atgriezīšos, kad būs daudz maz uzinstalējusi. Tā, esam apakaļ, un tagad iet pēdējais etaps. Tolīt viņš restartēs datoru. Uzspiest restart now. Šitien jāpagaida. Nespiediet enter. Jā, ja jūs gribēsiet turpināt redzēt, kad es tāpat brīžiem taisīšu pamācības pa Windows, jā, tad droši sākiet. Ko jūs gribat redzēt, te jau es mēģināšu izprast tieši, ko. Jā. Piemēram, kā salabot skaņu, kad mikrofonu, lai labāk dzirdētu, tā kā man teica, ka sūdīgi var dzirdēt, tad kā tagad jābūt normāli, ir perfekti. Jāstrādā, kā arī sanāk tāda veida problēmas, kā veidot user account, un kā būtu jāstāst principā datoram. Nu, tādā veidā. Kā jāsagatavo Windows, var teikt. Nedaudz laiku tas prasīs. Tā, jā, tam ielogojos kā Nauram savā akauntā.
Bija te neliela problēma. Tā beidzot ielogojos. Ok. Jums nekas šeit nav jādara, viņš pats visu izdara. Kas ko kā, jā. Okay. Tā, atgriezīsimies tad jau, kad viņš man būs pēc tu procesu, jā. Tā, kas man pakaļ, un tagad ir šādi. Atkal nespiežam Enter, jā. Starting Windows. Tagad viņš piestartēs Windows. Un principā uz virtuālās mašīnas tas būs viss. Bet jau uz fiziskās tad vēl būs jāinstalē visas pārējās lietas, kas būs nepieciešams priekšdarba. Jā. Tā kā video kartes, drivers, sound kartes, drivers, flash player un vispārējā. Un lai spēlētu Minecraft Java, jā, tam līdzīgas lietas. Tā, ok. Type username. Tas ir usernames, ar kuru jūs ielogosies. Mēs viņu pirmais usernames, kuram būs pilnīgi viss access administrātora tiesības. MC pūre op. Nosauksim tā. Pasvārds vienkārši uzliksim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bet, principā, vēlams ir tā, ka jūs liekat daudz grūtāku pasvordu, lai būtu pēc iespējas grūtāk uzlauzt. Ignorējam. Ask me later. Tā, man jau nevajag. Jā, man jau ir. Iet public network. Varēja ar home izvēlēties, man tas principā pilnīgi vienalga. Ja visi pareizi tā kā vajag, tad viņš šo atpazīs visu internetu. Ok, šits man tā šeit ar labu laiciņu prasīs, kamēr pirmo reizi startē Windowsu, tad es atgriezīšos, kad beigsies šis process. Tā, kā esam apakaļ. Un tā kā preparing your desktop, tas ir viņš taisa tavu darba virsmu desktopu. Pašās pirmās reizēs tas ielgs diezgan labu laiciņu, un pēc tam jau praktiski parībā minimāli jāgaida. Shutting down, login off, restartē. Atkal neko, šits arī pēc tam vairs nerādīsies. Sākumā starting Windows. Tā, un vadam savu paroli. Un viss. Windows ir uzinstalēts. Un varat mierīgi lietot kā atpazīst internets. Jā, visi Internet Explorer. Jā, redzēt, viss gatavs. Jā. MC pūre.lv. Viss, jā, mēs esam MC pūrē, jā. Redzam. Šo desktopu izmēru var uztaisīt uz pilnībā visu monitoru. Jā, tad jāiet device un instalko šeit. To mēs pēc tam sataisīsim. Tā. Forums. Jā. Un lūdzu. Ēt visi. Kas te ir iekšā? Jā. Ok, šeit bija tutorials priekš MC pūre. Un tad gaidiet nākamā pamācību.
cepuri un gaidām nākamo.